Mans vārds ir Maija Āboliņa-Tomsone, un jūs klausāties podkāstu Ziemeļmeita. Sarunas par spēku, iedvesmu un drosmi īstenot savus sapņus. Klausies Ziemeļmeitu Spotify, YouTube un Apple podcasts. Spied follow vai subscribe un nepalaid garām jaunākās sarunas. Spied follow @podcasts Ziemeļmeita arī Instagramā un Facebookā un uzzini visu par podcastu aizkulisēm, jauniem viesiem un sarunu tēmām. Un ieskaties arī blogā ziemeļmeita.tv. Nu ko, lai labi skan un tiekamies! Pandēmija kārtīgi izpurināja ne tikai izglītības nozari, par ko daudz esmu runājusi ar viesiem iepriekšējās podkāstu sarunās, bet arī veselības nozari. Jo neizbēgam tehnoloģijas attālināto konsultāciju formā ienāca arī veselības aprūpes nozarē. Un ziniet, kas ir baigi ērti? Arī es ikdienā ar savu ģimenes ārstu vairs būtībā komunicēju tikai caur WhatsApp. Bērnam klepus, easy, nosūta video un diagnoze ar ārstēšanās plānu pēc 10 minūtēm ir man rokā. Un es esmu pārliecināta, ka mēs taču neatteiksimies no šīs ērtības un priekšrocības, un tehnoloģijas tikai turpinās pārveidot medicīnas nozari. Kāda ir tehnoloģija loma, lai nodrošinātu vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti? Un vai tehnoloģijas patiešām var palīdzēt veselības aprūpi padarīt taisnīgāku, godīgāku, pieejamāku visiem? Un cik mēs Latvijā esam atvērti un gatavi digitālajai veselības aprūpei? Un kādi ir galvenie mūsu aizspriedumi? Par to es šodien runāšu ar vienu no digitālās medicīnas cēlonlaužiem, kurš starp citu sevi kā ļoti talantīgu uzņēmēju spilgti apliecinājis arī finanšu nozarē. Un tā, dāmas un kungi, bijušais Tvīno Investments valdes priekšsēdētājs un attālinātās medicīnas centra Medon dibinātājs Roberts Lasovskis. Sveiks, Robert! Sveiki! Klau, tev bija crazy veiksmīga karjera finanšu nozarē un milzīga Tvīno. Kā tas nāks, ka tu no tādas, pateicoties filmu industrijai, es pat teiktu, seksīgas nozars, ņemot vērā visu DiCaprio filmas ar Wolf of the Wall Street un tā tālāk. Kā tu pārgāji uz tādu jomu kā medicīnas nozara? Tas droši vien ir specifiski tāda pārēja, bet tas, kas man varbūt kaut kādā mērā uzrunā, tajā visā, ka viņas abas ir lielas nozares, kur tu vari radīt diezgan daudz pievienoto vērtību, ja dari daudz tajā nozarē, un tā finanšu nozara vienmēr bijusi tāda vairāk kā sirds lietas, teiktu, jo no pašas bērnības vienmēr patīk matemātika, man patīk ekonomika, kad bija maziņš teica, kas būs baņķieris, es nebiju baņķieris beigās. Diezgan tuvu. Jā, bet es laikam saprotu, ka man varbūt tā banka nozara nav tik, varbūt sirdī tuvu, bet nekad nevar zināt dzīvē. Un tad es visu laiku gāju mērķtiecīgs to finanšu pusi, un es mācījos par finansistu, pēc tam es meklēju darbu jau tajā virzienā, un tā arī tajā nozarē principā visu laiku bija pēdējos, tur. Principā 10 gadus droši vien no tās savas karjeras sākuma. Un tad es izdomāju, ka ir kaut kas jāmaina dzīvē. Diezgan radikāli. Bet tas notika. Es teiktu, ka tas ļoti saistīts ar to, kas ir viss saistīts pēdējā laikā ap Covid. Jo arī tajā laikā, kad sākās pandēmija un pamainīja būtiski cilvēkiem dzīves, tad arī, principā pašā tajā sākuma posmā, kas bija 20. gada marts, mēs sieva aizbraucām uz tādu lauku vasarnīcas teritoriju, un tad tur mēs distancējāmies principā no cilvēkiem, jo sākumā, protams, tā panika bija liela, īstenībā nezināja, ko darīt, un tad, atskatoties tagad, tie skaitļi, protams, ir milzīgi, tad viņi bija nelieli, bet tā neziņa bija pilnīgi citādāk. Un tad mēs dzīvojāmies tur, un vienreiz skrienot, klausoties podcastu, nevis šo, bet citu, dzirdēju sarunu, kur viņi runāja par telemedicīnu, jeb attālinātām konsultācijām. Man likās super interesanti. Un tad es sāku pētīt, vai mums kaut kas tāds ir. Un kaut kas bišķiņ bija, bet man likās, ka varētu daudz labāk. Un tad mēs ar draugiem vēl to pārunājām. Tad mēs beigās domājām, labi, jāpamēģina. Un tad tā mēs arī sākām, principā, mēs sākām paralēli darot savus īstos darbus. Un tā mēs pamazām attīstījām produktu un sākām būvēt tur ārstu bāzi un tāds kā ir uz priekšu. Tad, kad jūs sākāt, jums bija tāds rozā brīļu periods, ja jūs ļoti labi sapratāt, kas būs tie izaicinājumi, kuriem jums vajadzēs cīnīties? Vairāk droši vien rozā brīļu, jo es domāju, ka katrā uzņēmē darbībā ir tāds neliels naivums vajadzīgs, jo principā jau katrā nozarē ir ļoti, ļoti daudz izaicinājumu. Varbūt dažreiz pat problēmas, kuras tu īsti nezini, ja tu neesi ļoti dziļi jau tajā nozarē iekšā. Un tas bija arī tāds mūsu stāsts, jo, protams, ka visi apmēram nojauš, kas veselības aprūpe, visi zina, ka tur noteikti nav viss ideāli un tā tālāk, bet tu īsti nezini visu kaut kādas tādas detalizētākas lietas, kas ir juridiskajā pusē notiek, kā visas klīnikas un citu pelna naudu, un tādas pamatlietas, par kurām tu īsti vienkārši nekad neesi domājis. Un tā kā mēs sākot īsti neizpētījām visu detaļās,
bet mēs sākām taisīt, jo mums tā, piemēram, arī tā mana tā bāze ir, ko es arī darīju iepriekšējā darba vietā, ir taisīt produktus, kas ir tādā digitālajā vidē. Tas bija finanšu pakalpojumu jomā, bet tagad veselības aprūpes. Tas arī bija tas fokus. Mēs sākām taisīt, jo mēs zinājām, ka tas aizņems diezgan daudz laika. No tā sākuma līdz beigām tā arī bija tāds pirmais produkts, ko arī jau kaut cik lietot. Man liekas, pagāja kaut pusgads. Un tad, ņemot vērā to, tad paralēli mēs tur sākām visu pētīt un darīt. Un tad jau, kā tu investēsi laiku, un tu domā, jāturpina. Tad pamazām sāc atšķitināt tās kaut kādas lietas un nevis priekš. Tā kā vairāk rozā brīļu droši vien, bet interesanti nozara noteikti, un tad ļoti daudz ir ko darīt. Noteikti. Kā jums bija ar ārstiem? Viņi bija atvērti tādai lietai jaunai? Jā, es tagad, protams, video zvanā kārtīgi nokonsultēšu savu pacientu, ja viņi bija tādi... Viņi bija vairāk tajā daļā, jo realitāte ir tā, ka viņi... mums bija vairākas hipotēzes par ārstiem, un lielākā daļa izrādījās nepatiesas. Piemēram, kāda hipotēze? Piemēram, mums tas pirmais, ko mēs uzzinājām, ko arī es domāju, ka gandrīz neviens nezina, kad tas tāds pamatas biznesa modelis klīnikām ir, kad diezgan neliela daļa no tā, ko pacients samaksā par konsultāciju, saņem ārsts. Un pārstrādes procents ir 30 līdz 40. Tātad, ja cilvēks aiziet pie ārsta un samaksā 40 eiro, pieņemsim, tā ir maksas vizīte, tad tas ārsts saņem zem 10 uz rokas. Kas liekas, kur paliek tā visa nauda, mums arī liekas super jocīgi. Bet lielajām klīnikām, protams, viņiem ir jāuztur visa tā infrastruktūra, viņiem ir klīnikas, viņiem tur ir dažādas iekārtas un tā tālāk. Līdz ar to viņiem īsti nav variants to cenu, principā to, ko viņi nodod ārstam, kustināt. Droši vien, ka bišķiņi varētu, bet tur nav tāda liela iespēja. Un mums likās, ka tā ir loģiska iespēja, kas jāizmanto, jo mūsu biznesa modelis, ka tās izmaksas ir super zemas, jo mēs esam digitāli, mums tā ir nekādas telpas un tā tālāk, bet tas vienalga nebija tik vilinoši ārstiem, kā mums šķita. Jo likās, ja mēs varam piedāvāt 2 reizes vairāk, kurš nepiekritīs, bet viņi nepiekrīt. Līdz ar to tas bija tāda cīņa, kur jāpārliecina, un nauda noteikti nebija tas. Tas droši vien ir viens no instrumentiem, bet tas nebija tāds pats svarīgākais. Man vienmēr, skatoties uz lielajām klīnikām, licies, ka tas ir viens no tādiem super labiem biznesa modeļiem, jo tu darbojies uz pierakstu principa. Tu ļoti labi zini, kāds būs tavs cash flows, kā tev būs ienākumi kaut kādā laika periodā. Tu skaties, man bišķiņ pietrūks, labi, paceļam cenu uz augšu, vai ne? Ka, tas tāds, ļoti tāds stabils biznesa modelis, kurā strādāt. Vai arī jūs uz savējo tā skatāties? Mūsu tagad, es teiktu, mēs esam varbūt tādā izaugsmes posmā, līdz ar to eventuāli teiktu jā, un es domāju, ka viņš varētu būt arī mazliet stabilāks par to klātienes modeli, jo tajā klātienes modelī vēl viens no tādiem izaicinājumiem ir, ka cilvēki mēdz neierasties, un īstenībā tā ir, es nezinu, ka liela problēma, bet diezgan, un klīnikas tur mēģina kaut kādā mērā viņus, jo realitātē sanāk, ka pacients piesakās, nesamaksā, un tad viņš neierodās. Viņš noķers Covid. 2 gadus tas tā droši vien bija kaut kas varbūt, jā, bet es domāju, ka tur ir Covid droši vien tagad ir topā, bet visādi iemesli, ka cilvēks vienkārši varbūt aizmirst, nezinu, cilvēki dažādi. Un tad tā klīnika nesaņem to plūsmu, ko viņi sagaidīja. Bet tas, protams, nav pusi no tām konsultācijām. Tā kā tā arī ir. Un mūsu gadījumā savukārt mūsu tā pieeja, ka mēs paņemam naudu sākumā, un pacients var atteikties, bet viņam tas jāizdara laicīgi. Un tad, ja viņš to izdara, viņš atgūst savu naudu, un ārsts ir arī priecīgs, jo viņš tur negaida un pēkšņi nav. Tad mēs mēģinām padarīt tos ārstus arī mazliet priecīgākus, jo citādāk, runājot viņiem, saka, dažreiz ir dienas, kad neierodas 3 pacients, un tur sēd tāds, jā. Viņi arī nesaņem par to naudu, līdz ar to viņi tur vienkārši brīvi sēž kabinetā. Kāds tad ir īsti tas jūsu biznesa modelis? Tiksim, es esmu pacients, es ieraugu jūs, kā tas viss strādā? Jā, mēs mēģinām, lai tas ir super vienkārši, un tā arī tā mūsu pieeja. Principā pacients pieregistrējās mūsu mājaslapā Medona.lv. Viņš izveido savu profilu, ko var izdarīt ar internetbankām vai ar Smart ID. Un tas ir principā viss, kas viņam jādara, lai kļūtu par tādu klientu pacientu. Un tad tālāk jau ir liste ar visiem ārstiem, kur var izvēlēties tādu, principā pārsvarā tas būtu vienkārši mērķiecīgi iet uz vajadzīgo specializāciju, un tad jau izvēloties to ārstu, veic apmaksu. Tad, kad ir samaksāts, var arī aizpildīt tādu īsu formiņu par to, kas ir noticis, kādi ir simptomi vai kādas alerģijas, un pievienot arī dokumentus, kas ir būt kādi izmeklējumi un tā tālāk no pagātnes. Un tad jau jāgaida tikai tas laiks, kad būs pat vizīte. Un, savukārt ar ārstiem parastākais modelis, ka viņi strādā pie mums kā darbinieki, mēs noslēdzam darba līgumu, un tad mēs uz ikmēneša bāzes viņiem maksājam. Un tas, cik viņi saņem, ir līdz 90% no tās vizītes cenas, kas tur
2 līdz 3 reizes vairāk nekā klātienē, bet mēs to varam nodrošināt tikai tāpēc, ka mums nav nekādas gandrīz izmaksas, izņemot ārsta atalgojumu, protams, kaut kādas vēl citas pozīcijas, bet šobrīd mēs mēģinām viņus tur motivēt maksimāli, cik varētu, lai tiem ārstiem ir tā interese un lai tāds balans ir, teiksim, godīgāks droši vien par to, kāds ir citur. Tur var vēl droši vien modeļus ar citiem līdzīgiem modeļiem, kas ir takšu industrijā, kas bija Ubers, kur parādījās, un tad viņi izdarīja kaut ko ļoti līdzīgu ar atalgojumiem taksistiem. Tad šajā gadījumā tie ir ārsti, tur dažādi droši vien tie modeļi, kas ir iespējami. Bet, jā. Un tā arī tas norisinās. Un tad ir sazvans. Sazvanu laikā izrunā, kas ir noticis, ārsts aizpild formu, tādu, kas ir analoga tam, kas ir īstajā dzīvē, kur apraksta slēdzienu, kāda ir nākamie soļi vai kādi medikamenti un tā tālāk. Un tad noslēdzās arī vizīte. Pacients pēc tam redz visu savu arī profilā. Tad būtībā ir tā, ka jūs esat tāds savedējs, starposms starp pacientu un ārstu. Jūs viņus saliekat kopā, fiziski nekas nekur nenotiek. Un tas sazvans, tas notiek tā kā pacientam ir ērtāk caur WhatsApp, caur FaceTime? Nē, viss notiek mūsu platformā, viss notiek konkrētajā portālā. Principā, tad pacients un ārsts abi autorizējās un katram savs konts. Un tad arī tur notiek tā sazvanīšanās. Un tādējādi, protams, ka ir iespējams sazināties ar WhatsApp un Zoom, bet tomēr mēs nodrošinām visu to tādu pilno ciklu, kad ārstam nav tas neveiklais brīdis, kur jāprasa nauda, jo pacients jau ir samaksājis, ārstam nav jāsūta nekādi dokumenti ar WhatsApp vai e-pastu, vai es nezinu, ar kurien. Un tas notiek viss iekšā platformā. Un tāpēc arī pacientam viņam tur nav analīzes vai kaut kādas bildes jāsūta, izmantojot kaut kādus sarakstīšanās rīkus, bet viņš to var darīt jau pie mums. Un tad tā komunikācija mūsuprāt mums kļūst daudz tāda oficiālāka, normālāka un nav tie varbūt. Es minētu, ka ir diezgan ērti brīži ar to apmaksas mirkli, jo ne visi ārsti varbūt grib paprasīt to naudu, bet īpaši Covid laikā noteikti bija virkni cilvēki, kas kaut ko rakstīja un varbūt paši gribēja samaksāt, bet kā tu piedāvās. Tur kaut kā es domāju, ka tas varētu būt arī tāds moments, ko forši kāds atrisināt. Jā. Kā ir no pacienta puses, nav tā, ka pirmo reizi liekas, kā es tagad attālinātu, man ir salauzta roka vai man tur ir lūdzu, kā viņš man tagad attālināt, tur manas pumpas paskatīsies no sērijas. Kas ir plus un mīnus šāda veida sarunai starp ārstu un pacientu? Jo, tu vienmēr, kad tu ej pie ārsta, tā kā pieņem, viņš mani pārbaudīs, viņam varēšu parādīt to savu sāpošo vietu, attālināt, kā tad tas tagad notiks? Es teiktu, ka mūsuprāt, vismaz vairums, un ir jau vairāk arī pētījumi, kas pierāda, ka vairums konsultāciju var darīt attālināti, bet ir, protams, tādas specializācijas, kur tas vispār nav iespējams. Un tas vispār nav iespējams, jo šī arī ir tāds ļoti stiepjams jēdziens, jo tas ir atkarīgs no katras tās puses kreativitātes un komforta, jo bieži mēs dzirdam, piemēram, analogas specializācijas ārsti, kas saka, ka tas nav iespējams, un otrs saka, jā, es jau konsultēju tur arī pirms Covid, un tur viss normāli notiek. Tā kā tas ir tāds vairāk, katram individuāli jājūt, vai viņš jūtas komfortabli un var vispār pacientu konsultēt, kas būtu ārsta pusē, un tad savukārt pacientu pusē arī ļoti līdzīgi. Ja tu īsti netici tam, ka tas var strādāt, tad, protams, kad būs sarežģīta tā konsultācija, bet tāpēc es domāju, arī katram jāapmēģina, jo citādāk tu īsti tu īstenībā nevari saprast, vai tas ir priekš tevīm, vai tas nav priekš tevīm. Tas mūsuprāt vislielākais plus būtu, ka tā vienkārši pieejamība gan ārstam, gan pacientam. Tad tev nav jābūt piesietam pie konkrētās vietas, pie maršruta. Pieņemsim, ja cilvēks dzīvo varbūt mazliet tālāk no Rīgas, tomēr lielākā daļa ārsta Rīgā. Un tas tāds atsevišķs notikums, ka tev jābrauc, jāgaida, iespējams, kaut kas kavējās, iespējams, viss ir laikā, nekad nevar zināt, tu atrodies slimnīcā vai klīnikā, tur ir citi cilvēki, varbūt ir Covid, ļoti daudz tādu jautājumu, ko tu vari vienkārši atrisināt caur attālināto konsultāciju, ja konkrētajā gadījumā tas ir tiešām iespējams. Ja ir lausta kāja, tad noteikti jābrauc uz traumapunktu, jo tur attālināti viss nekas nenotiks. Kā ir pēc jūsu pieredzes, jau tagad, kad jūs esat kādu laiku padarbojušies, tas ārstniecības cikls vienam cilvēkam, vai tā ir tāda vienreizēja konsultācija, kurā tu sazvanies ar saviem primārajiem simptomiem, un tad tev ārsts pasaka, ok, labi, tagad nāc pie manis vietā A, B vai C. Ja tas jau ir tāds, ka tu arī reāli var iziet veselu kursu un nemazam ar to ārstu klātienē nesatiekoties. Mūsuprāt, lielākā daļa, kas te notiek, ir tāds mikslis, kad cilvēks ir bijis vai plāno iet arī klātienē, un tad viņš paralēli tam izmanto arī attālinātās konsultācijas. Ir tādi, kas
mēģina tikai attālināti, un kādās specializācijas ir iespējams. Pieņemsim, dermatologa konsultācija ir konkrēta lieta, ārsts pieņemsim ceļām bildes vai sarunas laikā vienkārši izrunā, kas ir noticis, un tad tāpēc tipiski būtu jāveic kādas analīzes. Un tad dodas uz analīzēm, tad tālāk jau atkal sazvanās. Varbūt jau ir kaut kādi simptomi mazinājušies vai pastiprinājušies, un var skatīties pēc tās konkrētās situācijas. Plus mūsu tas varbūt tāds vēl viens būtisks plus, ko mēs pašlaik jūtam, ir, ka tie ārsti ļoti mēģina pielāgoties arī pacientiem, un tas gaidīšanas laiks nav nereti cilvēki runā, ka tie ir vairāk mēneši, un tad mūsu gadījumā tas ir, pārsvarā tās ir dažas dienas, dažreiz varbūt mazliet vairāk, ja ārsts ir, atvaļinājumos vai ļoti aizņemts, bet tomēr viņi mēģina pielāgoties, jo, tās ir tās dažas vizītes, ko viņi mēģina kaut kā ielikt pa vidu tam savam kopējam grafikam. Tā kā tas arī, protams, liels plus, ja ir kas steidzamāks vai kaut kas tāds, ko gribās pēc iespējas ātrāk izrunāt. Jums ir pamata auditorija tā kā gados vairāk jauni cilvēki vai gados veci cilvēki? Jo es paskatījos pēc ārstiem, ārsti likās, ka tie ir tādi jauni, diezgan progresīvi, kas tiešām tādā lietā arī ļautos. Pacienti, es teiktu, ka mazliet vairāk arī, bet mēs esam, tas, ko mēs esam jau šobrīd sapratuši, kad ārstniecības pakalpojumi laikam kopumā, es nezinu, kas notiek klīnikās vai slimnīcās, bet ir tāda ceļa, ka droši vien tur ir līdzīgi. Vairāk interesē sievietē, un es nezinu, kāpēc. Jūs ka veči vienkārši pie ārstiem neiet, viņiem visi failīti, viņi beidzot ir tur. Un bieži vien arī tā, kad sievas zvana par saviem vīriem, lai pieteiktos. Viņš ir nokautrējies, viņš nevar piezvanīt izstāstīt. Tieši tā, un tad tas liekas tāds interesants fenomens, bet tā ir, un ar to mēs saskaramies, tāpēc tas ir kaut kas tāds, ko mēs jau tagad redzam. Un par to vecumu es teiktu, ka vidēji varbūt mazliet jaunāki. Tie būtu droši vien 30, 40 gadi, bet diezgan daudz ir arī vecumā no 40 līdz 60. Ir arī bijuši, ja godīgi, mums liekas, vecākais bija 80 kaut kādi gadi, bet mēs taisījām tādu akciju, kur akcijas ietverā mēs sadarbojamies par Sirdi LV tādu biedrību, un tur bija Sirds mazspējas dienas, un mēs dāvinājām 30 bezmaksas konsultācijas, kur cilvēki varēja pieteikties un runāt ar kardiologiem. Bet tas bija vairāk jau ar cilvēkiem, kuriem tiešām ir aizdomas par kādu saslimšanu. Mēs viņus prioritizējām, teiksim tā, bet un tad tur nodrošinot tās konsultācijas, tad mēs tiešām redzējām, ka arī vecāki cilvēki kaut kā var, kaut kā viņi tur tiek galā, un dažreiz tie ir mazbērni, kas palīdz vai bērni, jo, protams, tur ir tāds stress, bet, dienas beigās viņi tika galā, viņi izrunāja, kas ir noticis, un nebija, principā neviena cilvēka nebija atsauksme, ka bija, jocīgi, ka tas nenotika klātienē, jo, es domāju, ka viņi bija sagatavojušies, kas būs attālināts, un arī spēja izrunāt tos jautājumus, kas bija. Tā kā, tādā ziņā tas novērojams ir, ka tas varbūt, droši vien, jebkāds cilvēks, ja mazliet vecāks, varbūt, ka tur pirmajā reizē vajag vēl kādu palīdzību, bet pēc tam jau, mēs mēģinām to risinājumu uztaisīt tik vienkārši, lai viņš būtu jebkuram principā pieejams. Es skatījos, jums mājaslapā bija tāds kā novēlējums, tā var teikt, pacientam, te ņemiet līdzi visu to, kas jums tā kā tur ir, kam ir jābūt digitālam formātā. Un es bieži vien aizdomājos par to, ka reāli jau es ļoti gribētu, lai mana medicīniskā vēsture jau no mazām dienām līdz pat šodienai man būtu digitāli pieejama. Es aizēju savā profilā, es tur sērfoju visu, ko parasti man ir tā, ka man mājās ir papīra gaudz, un tagad, es tagad to mēģinu visu kaut ko atrast, tur recepts un analīzes un vēl visu kaut ko. Un tas ir tāds biznesa modelis, kas patiesībā, man liekas, ka savā ziņā prasa cilvēkiem mainīt savus paradumus, kad tev ir jāpieskata un uzreiz jādigitalizē tava slimības vēsture un katras lietas, ko tu saņem, kas it kā jau ir, tu no gulbi jau arī saņem tās analīzes digitāli, bet tu viņas nenoliec vienā vietā, un ka gribētos, lai tev visi forši pilnīgi vienā vietā, un lai tev jebkurš ārsts var pieslēgties tām profilam un viņu redzēt. Jā, tas ir kaut kas tāds arī, uz ko mēs ejam. Tas būtu tāds, noteikti ne beigu mērķis, bet tāds gada 2 mērķis nonākt līdz tam, lai tas pakalpojums ir tāds, kur cilvēki tiešām uztic vairums savus datus. Tas, kas notiek pie mums, tāpatās jau ir pieejams pie mums, bet, protams, kad lielākā daļa konsultāciju cilvēkiem pagātnē notikusi kaut kur citur, nākotnē droši vien arī kaut kas notiks klātienē, bet es gribētu, lai ir kaut kāda vieta, kas, tā kā arī tiek teikts, ka, principā, šobrīd tāds nav risinājums, ir kaut kāda risinājuma, kur tu redz analīzes un kāds izmeklējums. Kur tu kur tu redz jau kaut ko, bet tad neredz arī visus tos ārstu izrakstus pieņemsim. Tad, nav šobrīd tāds risinājums, un tur mēs arī mazliet sadarbībā ar valsts pusi, ka mēģinām, un tur, šobrīd arī vairākas iniciatīvas notiek no viņiem, kur mēģinās digitalizēt dažādus procesus, jo, iepriekš mums bija e-veselība, kas
droši vien nesanāca tik labi, cik gribētos, un tad tagad tiks veikt nākamais mēģinājums, bet, cerams jau. Miljoniem. Jā, bet cerams, ka jau veiksmīgs, jo tā ideja ir iesaistīt vairāk privāto sektoru un kaut kā mēģināt radīt nevis vienu, bet vairākus risinājumus, kas idejas, protams, ir ar lielāku varbūtību, ka tas varētu strādāt, jo kaut kas jau cerams strādās, un tad redzēs, kā tas viss kopā varētu darboties. Un viens no tiem, protams, arī būs, lai tie cilvēku dati par medicīnu, viss, kas ir noticis, būtu kaut kā pieejams kopīgi, jo citādāk šobrīd. Tā kā kaut kas ir pie ģimenes ārsta, kaut kas ir stradiņos, kaut kas ir kādā klīnikā, cilvēks. Es domāju, ka pat gribēdams nevar visu savākt. Droši vien ir cilvēki, kas kaut kādā formātā to dara, bet tas tāds arī tas pienākums. Jā, un tad, vēl tu tur vajadzēs mapīšu tādu skapīti, principā, tā kā poliklinikās tikai pašam sev, tur kardiologs, dermatologs, kad ar laiku tas vienkārši kļūst ļoti sarežģīti. Tā kā, mēs mēģināsim to kaut kā risināt, un tad jau redzēs, cik paši cilvēki būs gatavi, jo, tas, protams, prasīs arī kaut kādu to iesaist no pašiem cilvēkiem, lai to izdarītu, bet, pēc tam jau tāda dzīve varētu būt, ērtāka. Kāda ir vispār jūsu nākotnes tā ambīcija un tie plāni, kā jūs sevi redzat pēc, tagad jau nesaku 5 gadē, pēc 2 gadus, 3 gadus, kur jūs gribat nokļūt? Tas mūsu pirmais tāds fokus ir Latvijas reģions, ko mēs arī šobrīd fokusējamies, mēs darbojamies tikai Latvijā. Tas, ko mēs gribam, kas ir varbūt tāda mūsu arī misija kopējā, ir veicināt, ka ārstniecības pakalpojumi ir pieejami, jo šobrīd, varētu teikt, ka tā īsti nav. Ir liela gaidīšana, ir dažas cilvēku grupas, varbūt, kuriem vispār nav vecāki cilvēki, vai kuriem vispār nav pieejams pakalpojums, un viņiem jāatzīst, ka arī šobrīd mums pakalpojums noteikti nav pieejams, jo mums ir tikai maksas, bet tas, uz ko mēs ejam, ir, lai iekļūtu valsts apmaksātajos pakalpojumus, kas, diemžēl, arī nav tāds super viegls process, bet mēs uz to ejam, un tad mēs arī turpinām domāt dažādus citus risinājumu veidus, kas varbūt ne tikai pati konsultācija, bet ar dažādiem citiem rīkiem, lai atvieglotu vai vienkāršotu komunikācijas starp ārstu un pacientu, lai veicinātu, ka visi ir mazliet veselāki. Tā kā tas ir tas mūsu kopējais mērķis, un tad par to ģeogrāfiju sākumā tā ir Latvija, bet mēs noteikti skatāmies arī uz citiem tirgiem, bet noteikti ne šogad, nākamgad visdrīzāk jau arī izmēģināt jau kaut kur citur, un konkrētus tirgus ir grūti teikt, jo katrs tas ārstniecības pakalpojumi, līdzīgi kā finanses, ir ļoti regulēts pasākums, kas ir ļoti loģiski un pareizi, bet līdz ar to arī kā uzņēmējiem mazliet ir jāskatās, jādomā, kur tas ir nevis tikai interesanti, jo tur ir daudz cilvēku vai pieejami, potenciāli varētu būt pieejams pakalpojums, bet arī kāds izstāsta tādā regulētajā vidē, kas viņiem notiek konkrētajā valstī. Tā kā kaut kā tā īsumā. Kā jūs tiekat pie pacientiem? Kā jūs viņus atrodat un izstāstat par sevi? Jūs sadarbojaties ar veselības centriem, par ko viņi droši vien nav beigti vai laimīgi? Kas ir tas veids, kā jūs? Jā, mēs mēģinām sev popularizēt droši vien visos iespējamos veidos, kas nav ļoti tāds agresīvs un plašs mārketings. Jo, principā, jāatzīst arī, ka mūsu biznesa modelis neatļauj tā, ka mēs tur varētu ļoti atvēzēties un marketēties ar pilnām vitrīnām, medonu. Bet tas, ko mēs mēģinām darīt, ir tāda. Es nezinu, ja godīgi kāds latviski, angliski to sauc SEO, kas ir Search Engine Optimization, kur tu fokusējies principā uz to, lai tevi atrastu Google vai citos meklēšanas rīkos, pamatā jau Google. Tā kā mēs uz to fokusējamies, jo tas ir, principā, gandrīz bez maksas, cik tu tikai savu laiku tur investē. Mēs veicam dažādus rakstus, mēs rakstām, nesen palaidām arī blogu, kur mums ir informācija par visu kaut ko, kas saistībā ar medicīnu, un turpināsim arī tālāk to darīt. Tad ir sociālajie portāli, mēģinām darīt dažādas iniciatīvas, kas mūsuprāt varētu būt tāds varbūt tāds loģiskākais mums, kā popularizēt to, jo, kā jau minēju, mēs sadarbojāmies ar Sirdi LV, kas ir tāda biedrība, kas fokusējas tieši uz sirds veselību. Tāpēc mēs pavisam nesen, kas gan arī bija uz sirds veselību, pavisam nesen uztaisījām tādu testu sadarbībā ar vienu citu vēl Latvijas uzņēmumu, kas saucās Longenesis. Un tas tests savukārt bija par to, lai cilvēks attālināti atkal varētu uztaisīt tādu, principā aizpildīt īsu testu, lai gūtu sajūtu par to, kāds ir viņa veselības stāvoklis attiecībā uz sirds un asinsvadiem. Un tas tests ir super vienkārši 5-6 jautājumi, kas īstenībā notiek arī kardiologu vai ģimenes ārsta kabinetā, un tu iegūsi tādu, procents izklausīsies skarbi, bet, principā, kāda ir varbūtība, ka tuvāko 10 gadu laikā tev ir kaut kas ļoti slikti notikt. Noliks karoti, jā. Sirds vai asinsvadiem. Un cilvēks to var izdarīt attālināt, var iegūt tādu situācijas tādu aprakstu, ja viņš tam ir gatavs, protams, un tad jau saprast, vai ir jāsteidzas pie kardiologa, vai tomēr viss ir plus mīnus ok, jo ideālajā pasaulē katru gadu ietu pie
ārsta un izpētīt droši vien tādus visus galvenos faktorus. Bet, tā, diemžēl, gandrīz nevienam nenotiek, bet šāds tests droši vien ir kaut kas super vienkāršs, kas aizņem 5 minūtes. Tā nav nekur jābrauc, vienkārši saspēļ podziņus un apsties, kas notiek ar man sirdi. Tā kā tāda veida iniciatīvas mēs domājam, ka tas varētu būt kaut kas tāds, kas cilvēkiem varētu tiešām noderēt, un tāpat laikā kaut kā arī mazliet vairāk dzirdēt un saprast, ka kaut kas notiek ne tikai klātienē, bet arī tādā vairāk jau digitālā formātā. Es tev uzdošu tādu ļoti filozofisku jautājumu. Tev kā jaunpienācējam un kā tādam ļoti enerģiskam cilvēkam un tehnoloģiju pazinējam pilnībā. Medicīnas nozare, kāpēc tur vienmēr trūks nauda? Es teiktu, ka tā vienkārši ļoti sarežģīta nozara, jo tā realitāte ir tāda, ka viņi ir milzīgi. Viņi tiešām ļoti liela, tas kaut kas tāds, ko vajag pilnīgi visiem. Varētu teikt līdzīgi kā finanses, bet tomēr tā kā vēl sarežģītāk tas ir kaut kādā mērā, jo arī tajā veselības aprūpē tur ir tie izaicinājumi tādi, ka lielākā daļa klientu ir tomēr gados vecāki, jo tā veselība pasliktinās ejot gadiem, un tad tev ir visu laiku jābūt tādam labajam stāstam priekš visiem, bet ar lielāku fokusu uz vecāku tādu cilvēku paudzi. Un viņiem, kā diemžēl Latvijā, ir tas, ka tas finansējums, ja tā naudas pieejamība ir gana maza, un līdz ar to tad veidojās tāds, izaicinošs stāsts, jo tu viņiem nevar piedāvāt dārgākus pakalpojumus ātrāk, tu vari piedāvāt joprojām lētākus, tā kā mums ir diezgan maz ārsti, tad, principā tas marketplace kāds ir tāds ir, un tas pieprasījums vienmēr ir daudz lielāks nekā piedāvājums, diemžēl. Un tā šobrīd ir, un to ārstu esamību, grūti spriest, kā to var izsināt. Tādā īstermiņā es domāju, ka ļoti, ļoti sarežģīti, bet, cerams, ka ilgtermiņā uzlabosies tomēr arī tie apstākļi, un tas arī, īstenībā tas, ko mēs redzam kā ārstiem, tie apstākļi, kas ir tādi aktīvi un darbīgi ļoti, kad, tā hipotēze, ka viņi pelna ļoti maz, tā īsti nav. Ja aktīvs un tu esi speciālists un tu vari nopelnīt diezgan labi. Tur, protams, ir izņēmums, varbūt, kas ir tāds vairāk tās nozars, teiktu, daļas, kurām tā, diemžēl, nav, ir aprūpes darbinieki. Bet, ja tu esi speciālists ārsts, tad jāatzīst, ka viņi strādā daudz, bet ar to visu viņi arī var vismaz nopelnīt. Tā kā, cerams, ka arī kāda jaunā paudze sāks atgriezties uz Latviju un mēģinās, jo diezgan daudz ārsti ir aizbraukuši. Tā kā es teiktu, ka tā nozara kā tāda vienkārši ir interesanti, jo viņā ļoti daudz kas notiek. Tur daudz ko darīt. Tur ir super daudz ko darīt, un es teiktu, ka tā atšķirība varbūt vēl viena no finanšu nozares, par ko es varu vairāk runāt, ir tāda, ka ir ļoti maz, un tagad, paldies, jau sāk parādīties aizvien vairāk, bet maz tādi jauni uzņēmumi, kas mēģina kaut ko mainīt. Jo tā nozara, viņa nav tik naudīgi kā finanses, jo par finanšu pakalpojumiem tu tur var vienmēr izdomāt kaut kādus kreatīvus veidus, kā nopelnīt naudu, bet ārstniecības aprūpē tur kaut kā tas nav tā vēsturiski noticis. Bet es domāju, ka tas mainīsies, jo arī mēs esam tādā digitālās veselības biedrībā iestājušies, kur ir, es droši vien samalošu nezinu, cik biedri, bet minēt 10 līdz 30, tuvāk droši vien pie 30, kas aktīvi jau darbojās ar dažādiem projektiem, tieši, principā visi Latvijas uzņēmumi, Latvijas tirgu, kaut kas ir ārpus Latvijas, bet, mēģina kaut kādā formātā jau uzlabot to, kas mums ir. Tā kā, cerams, ka tā nākotne būs spoža. Cerams, ka viņi būs ātri spoži. Super ātri noteikti, ka nebūs, jo arī ārstniecības nozarē ir tas, ka viņi tiešām ir regulēti un diezgan daudz, kas ir jāiziet cauri kaut kādam ciklam, bet, tā vai tā, es domāju, ka tuvāko 5 gadu laikā noteikti, ka būs kaut kāds progress un parādīsies jauni rīki un sistēmas un lietas, ko cilvēki varēs izmantot, ja viņi to vēlēsies, vismaz būs iespējas kaut ko darīt un darboties. Man liekas, ka mums ir ļoti svarīgi preventīvi pašiem strādāt ar sevi, jo arī tas būtu tāds diezgan liels atspējas ārstniecības nozarei, medicīnas nozarei, kad ja vien tu pats ikdienā par sevi rūpējies, dzīvo veselīgi, kusties un neievelc kaitas, tad tas ir pats pirmais veids, kā to visu normalizēt, ja tā to var teikt. Bet saki, lūdzu, vai tu esi skatījies un pētījis, kas ir tās pasaules tādas superīgākās tehnoloģiju lietas, piemēri medicīnā, kas liekas, ka pasaule jau tur ir aizgājis? Nē, es teiktu, ka ir dažādas, bet tā pamata pieeja, tas, ko, piemēram, Amerikā, ko fokusējas, tad viņiem tā telemedicīna kā tāds servis, tāda attālinātās konsultācijas ir jau, protams, ilgāku laiku. Tas notika jau, 11 gadus droši vien atpakaļ, un kaut kādā formātā bija pieejams, protams, notika Covid, un tas būtiski palielināja to popularitāti. Un tur, man liekas, bija dati, kad jau vairāk kā 50% vai 60% cilvēku Amerikā ir izmantojuši, kas sanāk vairāk kā 100 miljonu cilvēku, kas ir ļoti daudz.
Pie mums tā vēl pagaidām nav, bet es domāju, ka tas ir kaut kāds laika jautājums. Un tas pamatpakalpojums, ko izmanto vienalga, ir palielam attālināts konsultācijas. Bieži vien tas ir sasiets kopā ar kaut kādu farmācijas elementu. Tad cilvēks satiek ārstu, viņš uzreiz arī digitālajā vidē redz, kādas zāles vajag, saspēj podziņas, zāles atnāk uz mājām. Tas ir tāds jau vairāk pilna cikla pakalpojums, kur cilvēkam ir diezgan vienkārši darboties. Un tad tālāk jau tās klīnikas, kurām ir vairāk dati, viņas var arī strādāt ar to prevenciju, jo viņi tad redz, ka cilvēks ir bijis uz analīzēm pirms gada. Cilvēks droši vien nedomā, ka viņam vajadzētu vēlreiz aiziet, bet pēc fakta droši vien, ka vajadzētu. Viņam atsūta atgādinājumu vai uzreiz pierakstu. Tas formāts ir, ka tev palīdz kāds, kur tu neredzi, bet kas visu laiku par tevi domā, kas būtu šis uzņēmums vai Siri. Un tādā formātā tu arī vari vienkārši turpināt dzīvot, eksistēt. Un, ja tu gribi, tu vari turpināt arī rūpēties par savu veselību, pārāk par to nedomājot. Kas ir viens no tiem formātiem. Tad tur ir tāds ļoti jau futuristiskāks lietas, kas notiek, ja mēs bijām šī gada sākumā. Tas sanāk, Dubajā uz izstādi, kas bija tāda ļoti liela. Jā. Tur bija gan Expo, kas ir tas Expo, bet tur bija arī tāda ārstniecības nozars izstādi, kas bija milzīgi tā pēc izmēriem, bet tas laikam viņiem pieņemts, ka kaut kam visam jābūt lielam. Un tas noteikti tā arī bija. Un tad tur bija dažādas. Tur bija arī tādas arhaiskākas lietas, vienkārši dažādas gultas, kas ir tā kā slimnīcām nepieciešams, kas pacientiem nepieciešams. Un tad bija arī tāda tehnoloģija pusi, kas bija jau tādā nākamajā. Jo Dubai laikam diezgan daudz gatavi investēt tajā visā jebkurā attīstībā, bet arī veselības aprūpē. Un tad tur bija, pieņemsim, tāds hologrammas ar ārstiem, kas liekas, es nezinu, kāds ir tā pievienotā vērtība, bet tas ir. Un viņi to var. jā, viņi to var, un tad ir, pieņemsim, ka tā kā virtuālajā vidē, metaversā, kas te ir populārs vārds, viņi tajā digitālajā metaversā arī iedod kā slimnīcas klīnikas, kur cilvēks tā tad var nevis vienkārši sazvanīties ar ārstu, bet jau izmanto tur, es nepamēģināju, es nezinu, bet izmanto tādu atsevišķu pasauli, kur tu darbojies tajā visā. Tā kā tur visādas idejas un viss kaut kas notiek, un milzīgi nauda arī tiek investēta. Tā kā interesanti noteikti, un redzēs, kur tas iest. Un dienas beigās mums daudziem ir arī jau tagad viedierīces, kādam tur pulkstens, gradzens vai kaut kā vienkārši telefons, kas tomēr arī principā visu laiku vāc kaut kādus datus, un šobrīd viņš tā kā izmanto gana maz. Bet nākotnē noteikti tas potenciāls vēl vairāk attīstoties tehnoloģijām, kad kļūs daudz vienkāršāk novērst varbūt kādas saslimšanas. Vismaz tur, jā. Šitā, starp citu, ir tā lieta, par ko ir ļoti daudz diskusijas. Es arī nesen McKinsey & Company lasīju tādu padziļinātu pārskatu par to, vai tās tehnoloģijas medicīnā, kas ir tie plusi un kas ir tie mīnusi. Un, protams, tie plusi ir par to, ka medicīna kļūst pieejamāka jebkura veida cilvēkiem, vienalga, kurā vietā tu esi un kā tev ienākumi. Mīnus bija tāds, ka šīs tehnoloģijas padziļina šo digital divide. Kad, ja tu esi tajā vidē, kurā ir maz attīstītas tehnoloģijas, kur tev ir šis zems internetu penetrācijas līmenis un tā, ka tas tev tikai vēl dziļāk padziļina to tavu bezcerības stāvokli. Jā. Kā tu to jūti, kāds mums Latvijā? Vai tas ir arī risks? Kaut kādā mērā es teiktu, ka jā, bet es domāju, ka tā ir vairāk īstermiņa lieta, jo tehnoloģijas kā tādas, viņas iet vienmēr uz to, ka viņas kļūst lētākas. Un, jo viņas kļūst populārākas, viņas kļūst pieejamākas, kaut vai skatoties uz viedierīcēm, kas ir tur telefoni, smartphone, kas ir, principā jau šobrīd, es nezinu cik, bet super daudz cilvēkiem, kādreiz Indijā pieņems, un tas bija kaut kas tāds neaizsniedzams. Tagad ir parādījušies, protams, piegādātāji ražotāji, kas ražo tos telefonus tik lētus, lai viņi derētu arī tirgiem, kur vienkārši finansiālais stāvoklis ir citādāks. Un tur Ķīna ļoti daudz telefons ražo un nogādā arī Indijā, tāpēc arī paši viņi ražo tos telefonus, lai būtu savam tam konkrētiem tirgum. Un es domāju, ka kaut kas ļoti līdzīgs notiks arī veselības aprūpē, jo tas ir dažāds tirgus, kur katrs cilvēks, kurš ir tavs potenciālais klients, jo, es nezinu, tur tirgo pulksteņus. Varbūt visiem nevajag pulksteņu, nepatīk pulksteņi, neinteresē pulksteņi, bet visiem ir veselība. Tu nevari no tā izvairīties. Tāpēc tā nozara ir tik liela un tur ir tik daudz, manuprāt, iespējas nākotnē, kur vienkārši uzņēmējiem kā tādiem tā interese paliks tikai lielāka. Un monetizēt jau kaut kā noteikti ar laiku to varēs,
diemžēl varbūt mēdz būt tā, ka tie cilvēki, kuriem ir mazāk līdzekļi, kaut kādā mērā var tikt izmantot, jo viņiem nav naudas, ko viņi var dot, visdrīzāk kaut kādus datus par sevi. Bet dienas beigās, ja viņi tos datus dodot, varēs saņemt veselības aprūpi, tad visi vienalga ir ieguvēji. Un eventuāli, attīstoties arī pasaulē, tad notiek, ka viņi kļūst aizvien turīgāk, un tad jau varēs pāriet tādā nākamajā etapā. Izmantojot iespēju, kad tu esi ar superīgu pieredzi finansēs, es tev nevaru nepaprasīt jautājumu, atejot bišķiņ no medicīnas, pārējot uz šo finanšu jautājumu, kas mums arī šodien katru skar, inflācija un gaidāmā augstā ziema. Kas ir tavi ieteikumi cilvēkam? Kā tad veidot savu labklājību? Kas varbūt būtu tie 3 pamatprincipi, kas mums būtu jāiemācās, lai mēs nodrošinātu sev šo drošības spilvenu? 3, ok. Es sāktu vienkārši tu vari arī dot 5 un 6. Jā, es sākšu ar varbūt tādu, manuprāt, varbūt lielāko pamatu, kas ir tāds, vienkārši pieiet mazliet analītiski tajā situācijā, jo bieži cilvēki ļoti impulsīvi un emocionāli ap naudu, un tas arī ir vēl viens tāds temats, par ko cilvēki maz runā, un līdz ar to tad sanāk beigās tā, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir visiem, svarīgs. Kādam vairāk, kādam mazāk. Sievietes ir impulsīvas un emocionāls. Par džekiem es nezinu, bet nē, tā ir dažādi piemēri. Tur pēc statistikas sievietes pat krāja labāk nekā vīrieši. Ka tas nav, bet tas impulss vairāk tāds, ka tu varbūt kaut kādā brīdī dzīves esi saskāries, ka tev nav naudas, tu pēkšņi ir kaut kāda naudas, domā, ka es tērēšu. Tad, ja ir augsta inflācija, tu saproti, tev cilvēks stāsta, kad naudas vērtība krītās, domā, ka es tērēšu, gan jau paliks vēl sliktāk. Kad cilvēkam ļoti viegli sev slēgt pārliecināt, ka labi ideja ir kaut ko iztērēt. Bet, tāpēc, kad naudai patīkot, ka viņu liekot apritē. Jā, protams, naudai arī ir emocijas. Bet tā realitāte ir tāda, ka vismaz mans redzējums ir tāds, ka cilvēks vienmēr komfortablāk jutīsies, ja viņam būs tomēr kaut kāds tas drošības spilvens, un katrs to var izvēlēt tikai sev, vai savai ģimenei, un ir ļoti kaut kādā mērā naivi cerēt, ka kāds cits tev palīdzēs, ja būs rītīgi slikti. Tas, ko mēs te droši vien redzēsim nākamajā ziemā, ir, ka varētu būt ļoti slikti. Ņemot vērā, kāds būs izmaksas par apkuri, elektrību un vienkārši inflācijas dēļ par jebko. Un, es nedomāju, ka tas ir veicinājis kaut kādā mērā, ka cilvēki tagad sākuši vairāk krāt. Ka viņi domā, ok, būs rītīgi slikti, es sākušu ļoti krāt. Droši vien, ka ir kaut kāda cilvēka daļa, kas to dara, bet vairums varētu būt, ka to nedara. Un, protams, ka būs arī kaut kāds valsts atbalsts, bet tas valsts atbalsts viņš būs tāds. Viņš būs, bet viņš tā kā neizglābs cilvēks no tā, ka tie rēķini būs lielāki. Viņi būs būtiski lielāki, jo tagad jau tas ir zināms. Ja tur pirms 3 mēnešiem varēja spekulēt, tad tagad ir tā kā jau tādā faktu līmenī, ka būs augsts rēķins, varbūt viņš būs vēl augstāks. Tas ir kaut kas tāds, kas, manuprāt, ir pats svarīgākais, ka cilvēkam ir jāizveido kaut kāds tāds analītisks skats uz sevi, cik tev ir naudas, cik tu pelni, cik tu vari iekrāt, cik tev ir vajadzīgs, lai izturētu kaut kādas svārstības, jo bieži vien, mums ir tāds zināms faktors nākotnē, kad kaut kas būs dārgs, bet var jau notikt vēl kaut kas. Es nezinu, var salauzt kāju, varbūt to veselības apdrošināšanu. Kad dzīve ir ļoti neparedzama, un ja cilvēkam nav tas tāds drošības pilvens, ka tas rada vienkārši, manuprāt, pārāk daudz stresu ap lietām, ko varētu kaut kādā mērā vienkāršot. Un arī tur tas pieņēmums, ka ļoti grūti iekrāt, jo cilvēkiem ir ļoti dažādi ienākumu līmenis. Un, protams, ja tev mazāk naudas, protams, ka tu nevari sakrāt miljonu dažos mēnešos, vai 10 000, varbūt pat 5 000 vai 2 000. Tas vienkārši sarežģīti, bet mazliet kaut ko darot, jo tā situācija vienalga uzlabosies. Un visdrīzāk arī, ka tās izmaksas tomēr ir mazākas nekā tiem, kuriem ir miljoni. Līdz ar to tas būtu tāds varbūt pamat ieteikums, kas varbūt ir mazliet konservatīvs, bet, manuprāt, tā ir vienkārši jāsāk, jo investēšana ir jau kā nākamais solis, manuprāt, tajā brīdī, kad cilvēkam ir kaut kas. Kas ir, cik sākās tas kaut kas? Jo arī tas ir liels tāds aizspriedums, kad, man, lai es tur investētu, man tur droši vien pirmais solis ir kaut kādi 500 eiro, kas droši vien nav pareizi. Nē, es teiktu, ka nē. Tur ļoti... tās investīcijas arī ir ļoti dažādas, un tur ir pieejams dažādi iespējamie tūļi, un var sākt, manuprāt, no 1 eiro. Bet, tur tā kā pašā sākumā arī ar to investēšanu, ka tur investēšana, kā procesā, ka var zaudēt arī naudu. Protams, ka tu investē, un tu ceri, ka viss būs forši, bet realitātē cilvēkiem ir, kas atkal ir jau tāds, sākoties pie investīcijām, nākamais jau tāds izaicinājums, varbūt, ko cilvēks saskarās, ir, kad tātad tu domā, ka tev ir sākuma kapitāls diezgan neliels,
un tu domā, ja tu rītīgi neriskēsi, tev nekad nebūs daudz naudas. Un tad beigās sanāk tā, ka tiem cilvēkiem, kuriem mazāk naudas, viņi vairāk riskē, viņi vairāk zaudē, viņiem paliek mazāk naudas. Un tas rītdienas tā arī nekad nebeidzās. Tāpēc arī tie pamatprincipi būtu, ka abstraktēties no tā, cik ir tā absolūtā vērtība, cik tev ir. Jo, ja tu turpinās investēt, tev viņi paliks vairāk, eventuāli, ja tu neies kaut kādā super riskā. Tev nav baigā riska apetīti, jā. Nē, man kā individuālam cilvēkam varbūt, es teiktu, viņi ir droši vien augstāki nekā bet labi, tas ir salīdzinoši jauns, un tev var būt augsta riska apetīti, bet es vienkārši neiesaku cilvēkiem, varbūt, kas nav tik ļoti tajā finanšu nozarē, iziet uz tādu lielu risku, jo tomēr jāsaprot, ka finanšu pakalpojumu sniedzēji visi ļoti gudri, un tirgi kā tādi, piemēram, akciju tirgus. Akciju tirgus kā tāds, viņš jau arī nav emocionāls, un tajā tirgo darbojās ļoti, ļoti gudri cilvēki. Un parasti cilvēki. Viņš tiešām nav emocionāls, jo kā tu izskaidro bieži vien, kad šo te reakciju, kad uzņēmums izsludina kaut kādu savu paziņojumu vai savu reportu vai nākotnes plāns, un tirgus, tu nekad nezini, kā tirgus reaģēs. Tāpēc, ka cilvēki ir emocionāli. Tas viss ir par emociju. Nē, tas ir vienkārši par cilvēkiem. Bet arī bieži vien tāpēc ir pieņēmums, ka tirgus ir, principā, tirgus operē, ja mēs skatāmies, piemēram, šodien atvērsies pēcpusdienā Amerikas tirgi, tas, kāds viņš šobrīd būs, ka tas ir paredzot jau nākotni, ka viņš jau ir ierēķinājis vairākus faktorus, kas notiks nākotnē, un ka tas nav balstoties uz šodienu. Bet, kā ir realitāte, neviens nezina. Tie visi ir pieņēmumi, ir ļoti daudz ekonomisti, ir finansisti, kas ar to nodarbojas profesionāli. Tā galvenā doma ir, ka, ja cilvēks ir ritīgi trakos tajā tirgu, vienmēr būs kāds gudrāks. Un ir ļoti, es teiktu, naivi cerēt, ka tu varēsi uzvarēt tos visus cilvēkus, kas tur velta visas savas dienas, karjeras un tā tālāk, un kur apgroza miljonus un miljardus citu naudu, ka viņi tomēr vienmēr būs gudrāki, un tas ir ok. Bet tāpēc varbūt cilvēkiem vajag sākt mierīgi, saprast, kas ir tas komforts, jo, kamēr nepamēģina, cilvēki arī bieži ir tāds fenomens, kad investēšana rada ļoti daudz stresu, jo, es nezinu, cik cilvēki mēģinājuši, cik klausītāji mēģinājuši, bet, beigās, kad ieskaiti savu naudu, tā tomēr tā nauda, un tu sākumā domā, ok, labi, 100 eiro, 200 eiro, vienalga, cik katram tas komforts ir, lai iet, pamēģināšu, zaudēšu, vinnēšu ļoti forši. Bet tad, kad viņi sāk redzēt, ka tie cipari kustās, tad vairs nav tāds sajūts. Tad viņi visu dienu skatās telefonu un domā, kas būs. Un ka tas ir ļoti, tas ļoti personīgi, un nauda ir kaut kāda tempa, ko cilvēki tomēr, ja viņi domā, ka viņi uztraucās, viņi pamēģina investēt, un viņi sapratīs, ka tā īsti nav. Un tāpēc arī sākumā es teiktu, tāda summa jābūt mazā, lai viņi nerada ļoti, ļoti lielu tādu stresu, jo viņi tāpatās radīs, un tas ir ok, tas noteikti tā mums pilnīgi visiem. Tā kā, tas vienkārši jāņem vērā. Kā tev šķiet, vai mēs Latvijā esam gudri finanšu jomā, ja mums vēl ir daudz, kur mācīties un kur pilnveidot mūsu izglītību par finansēm? Sākot varbūt to labo, es rakstīju arī, tas nav labais, bet es rakstu arī blogu par to, principā par līdzīgu tēmu, par inflāciju, par to, kas notiek Latvijā. Un tad tas, ko es vairāk papētīs, ir, kas notiek Latvijā, kas ir tas labais. Un tad tas, ko mēs redzam, ir, kad ir uzlabojusies situācija. Mēs paskatāmies pie atpakaļ, kad bija lielākā krīze, kas mums ir bijusi, vismaz tādā Latvijas vēsturē. Pat nē, es teiktu, ka tā bija daudz trakāk. Un tā krīze bija tāda, kad bezdarbs bija virs 20%, un principā, gandrīz katram, vai droši vien gandrīz katram kaut kādā mērā bija skarts no finanšu krīzes, kas notika ne Latvijā, bet Latvija bija ļoti ieskrējusies, un mēs tur neatkarīgi no neviena tāpēc bijām krīzē, un tur bija vairāk varbūt nekustiem īpašiem un aizņēmumiem, bet tas, ko mēs redzējām, ir, ka tas aizņēmumu apjoms, cik cilvēki bija paņēmuši pret tādiem mājsaimniecības ienākumiem, bija superliels. Un tad atskatoties, ja salīdzinot ar to, kas notiek šobrīd, viņš ir būtiski mazāks. Ka viņš nav, ka cilvēki nav, varbūt, es nezinu, no radiem ir aizņēmušies vai no kaut kurienes, kas nav oficiālajā statistikā, bet oficiālā statistika rāda, ka tā situācija ir vismaz 2 reizes labāka un ka cilvēkiem ir kaut kāda uzkrājuma, kredītsaistības nav tik lielas un tā situācija noteikti kopumā ir labāka. Un tad, vai tā ir izglītotība sabiedrības, es nezinu, noteikti kaut kādā mērā, un es domāju, ka arī tas, kas ir noticis pagātnē, ir kaut kādā mērā cilvēkus mazliet mācījis varbūt par to, kā var būt, jo toreiz bija slikti, un tas droši vien daudz, jo tur atcerās, pēc tam bija tik daudz slikti gadi vēl pēc tam, kad bija taupības mēri un tā tālāk, un tad tās sekas droši vien emocionāli bija tik liels, ka cilvēki tomēr saprata, ka nevajag nenormāli daudz aizņemties. Bet,
Nu jā, atmiņa jau kāda ir, tāda ir, un tad, cerams, ka... Nē, zin kā, man no vienas puses liekas, ka mums vēl joprojām kaut kā ir salīdzinoši grūti uzbūvēt to savu labklājību, kad mēs, baigi lēnām atsperamies, baigi lēnām mainām to savu domāšanas veidu, baigi lēnām mainām tos savus paradumus un tā labklājība, jo ko nozīmē vārds labklājība? Tas jau nenozīmē, ka tu esi tur baigi bagātais, vai ne? Un cik tev ir tas piķis tajā kontā, tā labklājība, jau būtībā kaut ko pavisam citu. Un kā tu to visu veido, un kad, arī mēs kā sabiedrība kopumā, cik strauji mēs augam tajā labklājībā, un kam ir jānotiek, lai tas notiktu straujāk? Es teiktu, ka pamatā mums vienkārši jābūt vairāk. Un es teiktu, ka tas ir, tas izklausās tik vienkārši, bet man liekas, tas tā arī ir. Jo, lai kļūtu par milzīgu nāciju vai lai turpinātu augt tavu valsts un ekonomiku, ļoti svarīgi, lai jābūt cilvēkiem. Luksemburga, piemēram. Jā, ir visādi daži mazie izņēmumi, bet vienalga, jebkurā gadījumā jau vairāk cilvēku, jo foršāk, jo tas rada tādu pievienoto vērtību, tu vari savā tirgu izplasties, tu vari, es jau nenāk mums jākļūst kā Vācijai, vai kādam milzīgam tirgu, bet vienkārši kaut kādam tādam pozitīvam. Nebūs tikt uz Monako. Tad līdz tam diez vai. Jā, mums arī tie laika apstākļi ir tādi, ka cilvēks ir jāpierunā. Tur praktiski kā kaut kad ar Igauniem, viņi dzīvo turpat, mēs runājam, tur daudz tehnoloģiju uzņēmumu, viņi saka, ka ļoti grūti pierunāt kādu cilvēku pārvākties uz šejienu, jo mums ir diezgan trakas ziemas. Tas ir tāds faktors, kas ir jāņem vērā. Bet es domāju, ka to visu vienkārši mums ir jāturpina augt kā valstī, un, protams, ka viņi var augt tikai tad, ja šeit ir forši dzīvot. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir katram kaut kādā mazā veidā jāmēģina veicināt. Jo, man liekas, ka katrs cilvēks pilnīgi noteikti var darīt kaut ko labu. Un, vai tā ir karjera tajā virzienā, vai savā ģimenes ietvaros, bet vienkārši turpināt kaut ko attīstīt, vai varbūt savā rajona ietvaros, vai ciema ietvaros, vienkārši radīt kaut kādu pievienoto vērtību, lai cilvēki grib darboties. Jo, protams, ka tā izglītības situācija, kāda ir, tāda ir. Vai viņi paliek labāk vai sliktāk, godīgi, es nezinu. Droši vien, kad kā kurā vietā, kad tur noteikti ir izaicinājumi. Veselības aprūpe ir izaicinājumi, viss kaut kur palielam ir izaicinājumi, bet es domāju, ka mēs turpināsim tā diezgan mērķtiecīgi darboties uz tiem, tad, tomēr, kad ir arī daudz plusu tajā mūsu reģionā. Mums ir forša vide, mums ir forša daba, ļoti forši cilvēki, mēs esam visi tādi vairāk varbūt introverti. Šim mēs reģionam... esam introverti, bet mēs esam super kreatīvi, kas ir... Jā, un šim reģionam varbūt atbilstošāk, bet mēs visi varam kaut kādā harmonijā arī tajā dzīvot vidē. Un, ir ļoti daudz tie plusi, bet tas, kas mums varbūt pietrūkst, ir tiešām tas izaugsmes un veiksmes stāsts, un tad varbūt tajā tehnoloģiju nozarē, kur mēs vienmēr salīdzinamies ar Igauniem, jo Igauniem ir tur vairāk uzņēmumu, ko tur stilīgos vārdos sauc par vienradžiem, jo viņi tur ļoti vērtīgi, vairāk kā 1 miljards kompānijas vērtību, un tad mēs kā mēģinām arī uz to tiekties, bet mums sākumā nebija varbūt tas viens veiksmes stāsts, kas neiekustināja tik ātri to vispārējo, bet tagad jau viņi arī paliek, mums ir arī savs pirmais veiksmes stāsts, un droši vien, ka būs nākamie, un es domāju, ka tas vienkārši tāds, kas iekustināsies ar laiku, jo vairāk mēs turpināsim tajā visā darboties. Un Latvijā jau tur ir arī tādas valstiskas atbalsta programmas, kur mēģina atbalstīt jaunu uzņēmumus. Sākumā varbūt tur nesanāca tik labi tā pirmā programma, tā nākamā, kas ir labāka. Tā kā, tur notiek vis kaut kādas tādas mazākas investīcijas, varbūt ko nevar uzreiz pamanīt, bet es domāju, ka ar laiku viņas vienkārši iedarbināsies un radīs to pievienoto vērtību. Jo arī tā kā Latvijā, kas vēl ir interesanti, un par ko maz domā daži cilvēki, ir, ka mūsu tas... Respektīvi, ja tu izaudz līdz tam līmenim, ka tev ienākumi ir kaut kur virs vidējā, tad tavas izmaksas tomēr ir salīdzinoši nelielas pret lielajiem kaut kādiem tirgiem. Kur, piemēram, Amerika, kas, labi, Amerika ļoti tālu, tur varbūt nav jāiet, bet Vācija, kas ir Eiropas bagātākā valsts, bet viņai pie nekustamā īpašuma ir neadekvāti dārgi. Apdrošināšana ļoti dārga. Un tad beigās tas viņa ienākuma līmenis, viņš tur došana 2-3 reizes lielāks, bet tās izmaksas, viņas ir citā tādā arī līmenī. Un tad, ja tu Latvijā tiec virs tā vidējā līmeņa, tad ienākumi būs diezgan ok priekš Eiropas, un tās izmaksas tomēr zemākas. Un tad tā proporcija, manuprāt, ka varētu būt ļoti, ļoti arī veiksmīga, lai turpinātu augt un attīstīties. Arī kā valstī. Tā ir. Tādā ziņā ir interesanti, pieņemsim, Norvēģijā pavērot, ka tu aizbrauc tur un tu skaties, projektu vadītājs brauc ar Teslu. Un domā, wow, labi dzīvo, bet patiesībā tas nav par to, ka viņš labi dzīvo. Patiesībā tas ir par to, kāda ir valsts politika un atbalsta mehānismi, lai
uz ceļiem būtu pēc iespējas vairāk elektroauto, jo tas ir tas, kā Norvēģija vienkārši sevi redz šajā tirgu, šajā jomā un cīņā kopā ar vispār klimata pārmaiņām un šo cīņu slaveno skrējienu pretī klimata neitrālai Eiropai. Tas ir vienkārši viņu atbalsta mehānisms, kāpēc tad iedzīvotāji var atļauties Teslas savas mājās. Jā. Jā. Tālūk, Klau. Un vēl pēdējais tāds filozofiskais jautājums no manas puses. Vai nauda ir enerģija? Un ko mīl nauda? Nu, vai nauda ir enerģija? Tas ir filozofisks jautājums, jā. Priekš manīm, tā kā nauda ir kaut kas tāds, bez kuras, manuprāt, tu nevari dot tik daudz vērtību, kā tu gribētu citiem, jo tajā brīdī, kad tev visu laiku ir jādomā par savu naudu, tad tu zaudē enerģiju, ko tu varētu dot mazliet vairāk arī uz citiem un radīt kaut kādu pievienoto vērtību. Jo, tur tā kā karjeras sākumā, kā es atceros, pelnīju ļoti maz. Un tad, kad tu pelni ļoti maz, tu domā par lietām, kas ir, visu laiku ap tevi. Jo, tu kā domā, ok, tev vajag kaut ko uzkrāt, tu gribi kaut kur aizbraukt, tu gribi kaut ko padarīt, bet tu saproti, ka tev tā rocība ir, ļoti limitēta. Un tad dienas beigās, tu nevari sākt domāt par citiem, jo tu tā kā netiec ar sevīm galā. Un tāpēc es domāju, ka nauda noteikti ir kaut kas tāds, kas katram ir vajadzīgs, lai tu varētu radīt vērtību priekš citiem. Tā kā tas ir kaut kāds tāds mans varbūt novērojums, kā mainās tā ikdiena, ka tev ir kaut kāda nauda, vai tev nav nauda. Un, tur, protams, laime vai kas, es neteiktu, ka nauda ir laime, bet nauda noteikti palīdz, lai tu esi mazliet komfortablāks ap dzīvi kopumā. Jo vienkārši tu vari mazāk par viņu uztraukties. Līdz brīdim droši vien, ka tu kļūst superbagāts, un tad tas rada nenormālu stresu. Atkal stresāt un nonāc vienkārši. Es domāju, ka jā, bet ka tu esi varbūt tajā viduspunktā, ka tev ir kaut kāda nauda, tad tas nav pamats stresa tavā dzīvē, tu pietiek arī citas lietas, par ko domāt. Es domāju, ka tad tas ir tāds sweet spots, kurā var operēt vislabāk arī priekš sabiedrības un priekš sevīm arī beigās. Jā, tas tāds... labs tāds nobeigums sarunai, kur vienkārši mums katram jāatrod savs sweet spots, kas ir jāslēgo savām vajadzībām patiesībā. Jo, jā, viennozīmīgi. Lielākas vajadzības, jo tev augstāk tas sweet spots iet. Forši, Klau, tad beigās es tev uzdošu tikai savus tradicionālos ātros jautājumus, ko es uzdodu katram viesim. Tavs mīļākais ēdiens? Pizza. Labi. Tavs pirmais skūpsts bija? Jāsaka gadi? Vienalga. Okay. Latvijā. Labi, dara. Dziesma, ko visbiežāk dungo pie sevis, kas visbiežāk skan tev playlistē? Šobrīd aizžūžu Village Band. Tas ir uz palikšanu. Noteikti. Lūdzu, turpini teikumu. Drosme ir? Spēks. Drosmīgākā vai varbūt trakākā lieta, ko jebkad esi darījis? Lēciens ar izplēdi. Kādreiz vēl darījis? Gribētos. Bet kaut kur citur. Jo tas bija Latvijā un tas bija Lietuvā, laikam. Lietuvā. Jā. Okay. Mīļākā filma? Klau, nav tāds īsti. Nenāk, kas mums prātā. Tu vismaz žanrs. Žanrs. Man patīk tāds, labi, mēs izējām žanru, man patīk tāds psiholoģiskās, thriller veidīgās. Man bija tāda filma, ko es jau ļoti sen redzēju, viņa sauc Seven. Rītīgs thrillers. Es varētu ieteikt, viņa ļoti, no 90. varētu būt, varbūt agrīniem 2000. Viņa tāds psiholoģisks thrillers, un tur mazliet tā kā izmeklētāji iesaistīti, tāds mazliet maniakāls džeks, bet ļoti interesanti, tāds spriedzes bagāti. Arī grāmatas ir, ja godīgi tajā virzienā patīk, kad ir kaut kāda tāda liela aktivitāte varbūt tajā visā. Tā kā, jā, tas nav īsti žanrs. Meitene puķi tetovējumi un uzreiz droši vien kaut kā liekas. Jā, ļoti labi grāmata, bet tās filmas, kad skatījos, tad man kaut kā neaizgāja. Un tā ir, kad ir grāmata, tad tā filma neaiziet. Jā. Harijs Poters vienīgais, tur man patīk gan. Suns vai kaķis? Suns. Grāmata, ko iesaki izlasīt? Man tāda, kas uzreiz nāk prātā, ir, viņa saucās Factfulness, man šķiet. Ļoti labi, jo mēs viņu vairo to pozitivitāti, ko mums ikdienā ļoti viegli pazaudēt, jo visu laiku notiek kaut kas slikts, bet tur autors, kurš vairāk nav, bet tāds redzējums bija par to, ka pamazām viss iet uz augšu, un tas rada tādu komfortu, kad tādā ikdienas, ka lielajos vilcienos, ja viss ir ok, un tā kā varbūt jāmēģina relaksēties un kaut kā uztvert pozitīvi tās lietas. Tā ir viena, un vēl viena ir tāda, kas ir ļoti tāda klišejas, bet man viņa ļoti patīk, jo viņi ļoti vienkārši
pasaka kaut kādas lietas, un viņi sauc How to Win Friends and Influence People, kas tāda ļoti veca arī klasisks grāmata, man liekas, viņi tik vienkārši, un ka viņi nav tik cheesy, kā izklausās, kad ļoti vērtīgi, man liekas, katram varētu būt. Lūdzu, turpini teikumu. Mans ideālais piektdienas vakars ir? Mājās es nevaru teikt, vīnu un kādu filmu. Kas ir labākais padoms, ko kāds tev ir devis, vai gluži pretēji sliktākais padoms, ko kāds tev ir devis? Labākais, es nevaru izmantot to leksiku. Man patīk tā ideoloģija, ko man teica, es eju cīņas sportā, boksā, kickboksā, un tad tas treneris saka, ka galvenais, bez sliktām vārdiem, galvenais ir nebaidīties. Un, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo bieži ir tā, ka tu kaut ko neizdari, tu par to domā. Man liekas, ka tas droši vien sliktākais, kas var būt. Labāk ir pamēģināt, es nezinu, katram droši vien dažādas situācijas, vai darbā tu jūties slikts savā lomā, tu gribas lielāku algu, vai whatever, kas kuram tur notiek. Vienkārši pamēģini. Nesanāks, bišķiņ pabēdāsies, bet tu būsi mums to izdarījis. Nevis pēc tam gadiem domās, bet es neizmanto to iespēju. Nu, Tava mantra brīžiem, kad jāsaņemas? Tāpat. Tāpat nevajag. Un personība, kuru ietu vakariņās, jebkura vēsturiska, mūsdienu? Es droši vien, ka ļoti gribētu aiziet ar, klišejas, ka ar Elonu Masku. Man liekas, ka vai ar Kanye Westu. Man liekas, ka viņi tādā ļoti citā lidojumā varētu būt, ka tas varētu būt gan jocīgi, gan interesanti. Tā kā es nezinu, vai es nevaru viņu patikt, vai es spētu viņiem kaut ko asociēt savā dzīvē, bet man liekas, ka tas varētu būt interesanti pastīties, kādi ir cilvēki tādā nepubliskajā vidē, kas ir ļoti publiski, un kādi viņi ir reāli cilvēki. Forši, klausies. Paldies tev, viņš šodien par sarunu. Paldies. Paldies tev par visām atziņām, un paldies, ko tu dari medicīnas jomā. Es reāli ceru, ka pēc 5-10 gadiem mēs teiksim, veselības aprūpe, tas ir superīgākā nozara vispār pasaulē, kāda mums vien ir. Paldies tev. Paldies. Paldies, ka biji kopā ar mums. Ja tev patika šodienas podkāsta saruna, lūdzu dalies ar to savos sociālos tīklos. Savukārt, ja tev ir ideja, kuru personību tu gribētu dzirdēt kādā no nākošajām podkāstu sarunām, raksti man Instagramā vai Facebookā @podcasts Ziemeļmeita. Un kas zina, varbūt šo personību mēs nointervēsim ar tevi kopā šeit pat ierakstu studijā. Kārlis Skalbe ir teicis, pasaulē nav gala un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis. Dzīvosim īsti. Atām!